Sveiki! Klāt ir kārtējais kosmo video, un šoreiz mēģināsim noskaidrot, ko vajadzētu un nevajadzētu teikt seksa laikā. Es domāju, ka nevajadzētu prasīt, kāds raidījums ies nākošais pēc kaut kādām minūtēm, ko pastīties, ja ir laiks vēl. Vai arī nevajadzētu prasīt, kāds laiks ārā. Tas reāli būtu dumji, es domāju. Vajadzētu teikt kompliments. Ko nevajadzētu? Varbūt nevajadzētu teikt, ka kāda cita ir bijusi labāka. Vispār kādas skaņas jums patīk? Tās, kuras nāk, patiesas skaņas, nevis uzspēlētas. Teiksim, lai tas nav erotiskos filmu skaņas tur. Kā, cik man ir labi! Bet lai tas tiešām, cilvēkam ir labi. Ko vajadzētu vai nevajadzētu teikt seksa laikā? Muļķības. Kas ir muļķības? Kāds joks, kaut kā tāda. Un ko vajadzētu teikt? Ko vajadzētu teikt? Es tev mīļu. Es tev mīlu. Nevajadzētu teikt neko. Pilnīgi klusēt. Jā. Neko artikulētu. Ko ir gadījies pateikt? Jā. To nevar saukt par runāšanu, tāpēc varbūt saka, ka nevajadzētu runāt neko. Jā, pats skaņas spēlīts. Tāpēc skaņas drīkst izdvest. Protams. Sievietei nevajadzētu teikt. Ar iepriekšējo, jā. Sajaukt vārdu tā kā? Jo to noteikti, to noteikti. To nevajadzētu darīt. Ar skaņām? Kas sievietei būtu jāsaka seksa laikā? Jā. Nē, nekādā gadījumā nē. Jā. Nē. Jā. Jā. Kosmopolitē, jā. Sievietei būtu seksa laikā jāpasaka, kas būtu labāks par šo. Tā. Ak, Dievs, tā ir konfidencionāla informācija. Labi, un ko tu pats saki seksa laikā? Vēl labāks jautājums. Es nezinu, es saku to, ko es domāju, vai jūtu, vai kaut kā tam līdzīgi. Un kā ar izsauksmes vārdiem? Dievs. Nē, katrā ziņā nevajadzētu teikt. Jāsaka jā. Jā, protams. Ļoti īstais jautājums. Es domāju, ikdienas sarunas nevajadzētu seksa laikā. Bet vajag taču visu kaut, sarunāties vajag pēc būtības. Bet ne jau, tu vakardien iegādājies tur. Jā, par veikalu nevajag runāt točni, neko jā. Par naudu nevajag runāt, vai ne? Vīrieši noteikti nepatīk, ka par naudu seksā kaut ko. vispār tikai seksā. Jā, vai tu man nopirksi to kažoku? Jā, uz beigām. Ko vajadzētu arī bija jautājums, ko vajadzētu? Komplimentus, pamudinājums, ievirzes. Ļoti skaists kažoks, tai meitenei šodien bija. Droši vien nevajadzētu teikt kaut kādas piezīmes par izskatu vai par bijušajiem. Un vajadzētu? Vai lielīt vajadzētu noteikti glaimot. Šodien noskaidrojām, ka seksa laikā cilvēki vislabprātāk gribētu dzirdēt patskaņus un mīļvārdiņus. Savukārt negribētu dzirdēt bijušo partneru vārdus. Arī turpmāk tiekamies Kosmo LV.